Vai tavā datumā atkārtojas skaitļi pilnajā dzimšanas datumā? Ja tavā dzimšanas datumā, pieņemsim, 7, tev ir ļoti daudz enerģijas. Tava enerģija viss ir ķermenī, augsts libido arī, augsta ģenialitāte. Tur nāk klāt arī vēlme būt par zvaigzni. 7 ir zvaigznes, jo viņi ir ģeniāli. Te ir galvenais nebūt atkarīgam no atzinības. Spīdēt, bet izbaudīt atzinību, bet nepieprasīt to. 8, 3 vai 4 astotnieki. Tas nozīmē, ka tu ļoti strādīgs cilvēks esi. Tev ir augsta pienākuma sajūta, tāda augsta arī atbildības sajūta, un tu ļoti iedziļinies detaļās, tu ļoti labi spēj izprast materiālo pasauli un finanses. Tas, kas ir jāmācās noteikti, ir sadarboties ar citiem cilvēkiem, uzticēties, deleģēt un pārtraukt visu nenormāli kontrolēt. Savukārt 9, tās ir emocijas. Jo vairāk 9, jo vairāk emocijas, kareivīgums, iestāšanās par taisnīgumu, visa iznīcināšana jau ir netaisnīgi. Emocijas 9, tur, kur ir daudz 9, ir jāmācās atpazīt, nosauktās vārdā, izlādēt tās, var negluži uz to cilvēku, bet normāli izlādēt caur sportu, caur, kā man patika piemērs, paņemt jāles olas, iet mežā mest pa kokiem. Ļoti labi izlādes veids. Tas lielais arī pozitīvais ir spēja palīdzēt. 9 ir misijas sajūta darīt labu pasaulē. Vai tavā dzimšanas datumā ir cipari, kas atkārtojas, un kuri tie ir?